nākamā dziesma, droši. Ko, dubstepam kaut ko? Nē. Nē? Vai jūs zināt, kas ir dubsteps? Jā. 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 Nē. Jā, protams. Jā. Jā. Dubstep, is it the native thing? I don't know. Dubsteps? Jā. Pagā? Bija dzirdēts tāds vārds? Nē. Tas ir mūzika. Tas tā kā mūzikas veids, tā kā, nu, ar datorskaņām tā kā izveidots, kas nav no mūzikas instrumentiem, viņš ir izveidots tā kā, nu, datorā izveidots, cik es zinu. Jā. Tas ir salūzs sprinters, vai? Bum, bum, bum. Vairāk nekā parasti. Es nerunāju latviski, pieruļiet. Jā, kaut kā tā. Nu, mēs zinām, kas ir dubsteps, protams, esam dzirdējuši. Tā jau droben. Kas tev no dubstep nāk ārā? Nekas. Pie otra galva. Tā ir huņa reāli. Tas ir tāds baigais industriālās un elektroniskās mūzikas sajaukums. Es viņu vienkārši nesaprotu, bet cilvēkiem nenormāli patīk. Yes, I love dubstep. Jā. Mēs klausamies dubstepu. Es, piemēram, personīgi neklausos dubstepu, jo man tā kā neīpaši patīk šis mūzikas stils. Es teiktu tā, ka nevis nepatīk, bet tas neatbilst maniem uzskatiem uz mūziku, bet ar to ir jāskaitās ļoti populāra lieta. Kādreiz... Dubsteps ir kaut kas jauns mūsu sabiedrībā. Kāds ir dubstep mākslinieks, kādu jūs zinat? Skrillex. Tu zini, kā Skrillex izskatās? Jā, ko cīmā, tāds stulps. Tāds slots, sezontas. Ja mēs būtu klubā un skanētu dubsteps, un es nāktu klāt, un tev netraucēja, kas tev tik tu pienāca? Un mēs, dejot dubstepu, tu ļoti dejot dubstepu, es dejoju dubstepu. Vai jums ir interese, pieņemsim, vienam pie otra iet un izglītot sevi? Vienam otru. Izglītot sevi? Un, pieņemsim, es dejoju ļoti dubstepu ar tevi, un mūzika pēkšņi apstājās un izdziest elektrību, jo beidzās elektrība, visa mūzika beidz skanēt un ir ļoti tumši. Ko darīt? Jums patīk Skrillex, salīdzinājumā Skrillex ar viņu. Kur ir Skrillex? Jūs rādat tā ar abām rokām barjā, un kur viņš? Jā, Skrillex ir šeit. Skrillex ir šeit, un viņš, Paulis Iljenkovs, ir tur augšā. Jā. Tad sanāk, kad jūs esat Skrillex, tad viņš ir apakšā, bet viņš ir tā, ka ja jums, tad viņš augšā. Vai jūs bieži tā darat? Ka jūs ejat viens pie otru un izglītojaties? Es domāju, ka nē, īpaši nē, bet dažas reizes jā. Ir dažādi projekti, kuru mērķis ir izglītot nevis tikai sevi, bet savus draugus un savu apkārtni. Kāpēc vai nē? Es tev mulsinu? Jā. Tagad? Dziesmas vārdi. Skrillex rock'n'roll dziesma. Ko jūs iegūstat no tām reizēm, kad jūs abi esat kopā un izglītojaties, attīstīties? Jaunas idejas, katrs jau redz vienu un to pašu no citas puses. Dažādi arī eksperimentējat un tā, ja mākslas ziņā, ja mēs runājam, jūs abi ar mākslu nodarbojaties, vai ne? Ja būtu smuka meitēm un klausītos dubstep, man būtu pilnīgi vienalga, ja godīgi, ko viņi klausās. Jā. Kad cilvēki strādā kopā grupās vai arī viņiem ir partnera attiecības, tad laikam var rasties kaut kas jauns, jo kopā izpildot kaut ko, tā ir jauna kombinācija, tā teikt. Ko tu vēlies novēlēt visiem tiem, kuri klausās dubstepu? Tu droši vari teikt, kad ir galīgi garām un paklausieties beidzot džezu vai kaut ko tā. Jā, tas, starp citu, arī ir laba doma. Es gan drīzāk ieteiktu pagrieziet skaļāk, lai kaimiņi arī iemīļo dubstepu, bet džezu rīta pusē pēc dubstepu pārtīja ritīgā. Jūs noteikti esat baigā meitu ģēģeri. Vai jūs koļiet meitenes izmantojot dubstepu mūziku?
Jā, noteikti. Jā? Nē. Kā, ja kāds uztaisīs Raimonda Paula gabalu dubstepā, es uztaisīšu Raimonda Paula seju uz krekliņā un uzrakstu aizmugurē dubsteps rullē. Man sauc Haralds un skaties, Pirmā vieta TV. pirmā vieta TV, yo motherfucker.